Vakara sporta stunda ar sporta žurnālistiem Anatoliju Kreipānu un Edgaru Barbaku. Radio SVH ēterā ik pirmdienu 19:00. Attīsti, būvē, rekonstruē kopā ar Ekotech būve. Sporta sasniegumu pamatā ir spēks un pieredze. Mēs to zinām. Jūsu nākotne ar Ekotech būve. Vakara sporta stundas ciemiņš. Jā, uzreiz divi ciemiņi. Mums ir Ēriks Tikaiža, pareizi es izrunāju, pareizi, jā, un arī Jānis Plūma. Šie cilvēki vistiešākā veidā saistīti ar tādu sporta veidu kā squash. Es domāju, ka tagad jau lielākā daļa ir redzējusi. Es zinu, kā tas izskatās, kā viņi tur tai būrī spēlē. Liela daļa, es domāju, ir pamēģinājuši. Ir pat pamēģinājuši jau, jā. Un tieši šajā sportā veidā izrādās, ka 22. reizi jau notiek Latvijas čempionāts. Un tagad pat pirmais posms notiek. Un man viens labs paziņa ieteica savu laiku, pirms kādu laiku, ka vajadzētu varbūt pastāstīt nedaudz, kas tas tāds ir, un ka tas sporta veids diezgan plaši Latvijā attīstās. Un Ēriks ir arī Skošu federācijas valdes priekšsēdētājs, tā laikam oficiāli sauc. Labvakar. Par prezidentu nesauc, ne? Valdes priekšsēdētājs. Jā, kā pašam notika iepazīšanās ar šo, tomēr ne tik ļoti vēl labi pazīstamo sporta veidu Latvijā? Jā, tā vēsture jau sākās tad, kad par to tā nedomā. Principā sākās ar to, kad... Vienkārši kāds paaicināja pamēģināt. Tieši tā. Man darba kolēģi vienā reizē teica, nāc pamēģini, paskatīsimies, kā sanāks. Un tad es faktiski diezgan ātri ievilkos un sāku spēlēt ar viņiem kopā. Pēc tam sāku vairāk jau trenēties un doties uz sacensībām. Kolēģi palika spēlēt savā starpā. Man liekas, kas ir tas skaistais ar skvošu, piemēram, atšķirībā no tenisa. Divi cilvēki, kur nemāk spēlēt tenisu, viņi aizies uz to kortu, nekas viņiem arī nesanāks, nekādu baudu viņi negūs. Bet skvošā savukārt, ja jūs abi pat esat čaiņiki, vienalga būs interesanti. Protams, ka tajā brīdī, kad tev nāk līmeni augstāks pretinieks vai tās, kurš gadu jau ir bijis čaiņiks un spēlējis, tad tu saproti, kur ir tā liela atšķirība. Bet pie tā vienādā līmeņa ir ļoti interesanti no pirmās reizes, kad tu uzej uz laukumu. Kāda Jānim bija pirmā reize? Tas jau bija cits laiks. Tas ir krietni jaunāks nekā valdes priekšsēdētājs tomēr. Sanāca pamēģināt savā dzimšanas dienā Ķekavā, kur ir korti. Dāvana tā bija? Jā, tā bija tā kā dāvana. Uzreiz ar treneri pamēģināt. Un uzreiz padzināja, paspēlēja. Tāpēc tam... Aizspēlējās līdz Latvijas čempionam. Tas tā procesā, jā, bet palānām no junioru vecumu. Vasili sanāk 7 gadi sanāk spēlēt. Junioros un pēc tam jau vēl tālāk. Es skatos 12 gadu vecumā bija tā dzimšanas diena. Jā, tā sanāk. Tad jau tā diezgan... agrā. Es teiktu, pusi no dzīves. Jā, pusi no dzīves. Pusi no tavas dzīves, jā. Tieši tā. Viņam 24 tagad. Pusi no 24 gadiem spēlē skvošu. Jā, bet labi, skaidrs, kā jūs sākāt. Bet vispār, cik izplatīts tas ir Latvijā pašreiz? Parasti jau mēs tur rēķinām tie licencētie spēlētāji vai tur, nezinu, sportisti individuālajos sporta veidos, bet apmēram cik... Liela ir tā saime, jā. Visus jau nevar uzskaitīt droši vien. Ir daži kā... Es neesmu reģistrējies nekur, jā. Tad to čaņiks joprojām. Skaidrs. Jā, tad tas ir tāds tiešām smags jautājums, jo parasti ar sportā nodarbojas daudz vairāk cilvēku, bet tie, kas nokļūst tādā sporta apritē, tos tad mēs jau sākam pazīt, un tos mēs sākam uzskaitīt, tos mēs redzam gan reitingos un tādās sacensībās. Bet tā novērtējot, mums ir kaut kādi virs 200 spēlētāji, kas mums ir zinām sarakstos. Kas jau regulāri te apritē. Kas ir apritē. Un savukārt pēc oficiālās statistikas mums ir 110 sportisti, tātad tas, kas kvalificējās kā sportisti. Kas Latvijas čempionātā, piemēram, piedalās, ne? Vai tur jebkurš var piedalīties? Latvijas čempionātā formāli var piedalīties jebkurš, ja vien ir Latvijas pilsonis vai arī dzīvo pastāvīgi Latvijā. Bet citādāk
ja jūs esat slēptais talants un nekad vēl neesat spēlējuši skvošu, pilnīgi droši var mēģināt. Es nezinu, tāpēc, ka neesmu mēģinājis. Pēdējais laiks bija. Jā. Patiešām pēdējais. Bet tad ir arī otra puse, tie, kas nāk un pamēģina. Viņi nāk un pamēģina, vai viņi tālāk turpinās, to mēs nezinām, bet tie arī daži simti, mēs speciāli skaitījām, daži simti spēlētāji pagājušā gadā mums ir bijuši, izgājuši caur mūsu rokām. Mēs esam centušies organizēt dažādus veidu tādus pasākumus, gan organizācijām, kā saliedēšanās pasākumus, gan arī individuāli cilvēki labprāt, principā pērk tādu lietu kā dāvankartes un dāvina saviem paziņām, draugiem. Un tad vai nu kopā ar viņiem, vai atsevišķi, tad viņi nāk un pamēģina sevi spēlēt. Nu, lai to pamēģinātu, vajag zināt, kur to var pamēģināt. Nu, tu vari iet uz ielas, paskriet, riteni braukt, kaut kur pļavā futbolu spēlēt vai pamētāt pa grozu, basketbolu Tāpat jau jāzina, kur tie grozi ir uzstādīti, vai ne? Tomēr pieļauju, tas ir vienkāršāk atrast un uzzināt, kur tas ir. Bet cik pieejams ir, nu labi, Tiekavā sāka Jānis, to mēs zinām, tur ir pat 2 korti. Jā, veseli. Āra tipu korti, kur var spēlēt pārsvarā tikai tādu mājas līdz oktobrs, tad sāk rokas salt un tad nav interesanti. Jā. Bet Rīgā noteikti tādi 4 aktīvie klubi sanāk, kas mums tāpat Pārdaugava, Pepsi, centrs, Purciemā ir veseli 2. Nu jā, un Joker klubs, šeit pat tepat blakus, jā, esot. Dambo. Nu, tā pieejami Mežparkā? Mežparkā Vairs dotajā nav. brīdī Nav vairāk? nav, jā. Okay. Bet tur bija pats pirmais laikam, jā? Nu tāds nestandarta. Rīgas vismaz noteikti. Rīgas. Agrāk bija tāds atpūtas centrs Mūksals ielā. Tur bija. Tur bija, es nekad tur neesmu bijis, bet leģendas saka, ka tur bija korts kaut kur tur noslēpts, un paši pirmie spēlētāji gāja tur un spēlēja. Vēl bija pie Spīces, vai tur tagad ir tajā MyFitnessā vai City Fitness? Pagaidām nav. Arī nav, jā. Nu, redz, tās manas vietas tad izrādās arī, vai pārtaisīts kaut kas cits tur ir, kur es spēlēju kādreiz. Nu, es kā to aizgāju, tā izveicās. Tagad mēs zinām, kas ir iemesls. Jā. Ir arī reitings jums, vai ne, tomēr? Tieši tā. Mums ir reitings gan junioriem, tad puišiem meitenēm atsevišķi, gan arī pieaugušajiem. Līdz cik gadiem ir tie jaunieši, juniori skošā? Juniori līdz 19 gadiem, ieskaitot. Jā. Un savukārt pieaugušie ir arī juniori. Tad junioriem ir atļauts spēlēt arī pieaugušo sacensībās, un viņiem tad iegūtie punkti šajās sacensībās tiek ieskaitīti arī pieaugušo reitingā. Jā. Tad viņiem veidojās savs reitings, viņam tiek summēti gan junioriem tieši paredzētie turnīri, gan arī tie, kas ir pieaugušajiem domāti. Ja jau 22. reizi Latvijas čempionāts notiek, tad jau jums arī tā vēsture tāda, nu neteiksim, ka ļoti liela, bet nu tomēr. Cik bieži mainās čempions? Pēdējos gadās sāk mainīties. Tas ir gan labi, gan arī slikti. Līdz tam mums bija 16-kārtīgs čempions. Vai 15 vai 16. Jā, skaits nojauka. Tad Aleksandrs Pavalāns, mūsu izcilais skošu spēlētājs, viņš kopš laika sākuma ir, kā viņš atgriezās Latvijā no Zviedrijas, tā viņš faktiski tuvākajā laikā pārņēma šī viņš jau atgriezās ar zināmu skošu pieredzi. Jā, viņam bija vislielākā pieredze no tiem spēlētājiem, kas tajā laikā bija, un, protams, arī no tiem, kas ir tagad. Nu, te neuzvarams izklausījās, jā, bet kā ir vispār ar Latvijas spēlētājiem uz tādas starptautiskās skatuves, kur mēs tur esam, un kas ir tās valstis, kuras mēs varētu saukt par skvošu lielvalstīm? Dzimtene ir Anglijā. Dzimtene ir Anglijā, bet redz, tagad dotajā brīdī pasaules skatuves ir izteiktāka Ēģipte, kurai top 10 spēlētāji, nu vismaz gan sieviešiem, gan vīriešiem ir kādi 6-7 pasaules reitingā. Vīriešu konkurencē bija pamainījās, jo 2 brāļi, kas ir dzimuši eģiptieši, pārņēma Anglijas pilsonību. Tad tas viss bija paretinājās. Nu, un mēs, teiksim, mums ir iespēja kaut kur piedalīties. Labi, es gribu tagad piedalīties. Es nezinu, Eiropa, pasaule, kāds vispār notiek. Nu, līdzīgi tā, ka tenisā kaut kādi Grand Prix vai, nezinu, tenisā Grand Slam, tie 4 turnīri, pārējie tur Masters vai ATP turnīri. Kā ir skošā? Nu, kaut kas līdzīgs noteikti, tas princips. Dalās platīna
kas tālāk sudraba, bronzas un tagad jau arī sanāk kopera turnīri, kas ir tāda challenger tūre, kurā var gūt tā kā punktus, lai tiktu spēlēt augstāku līmeņu turnīros. Nu, dotajā brīdī no Latvijas nav vairāk neviena profesionāla spēlētāja. Tikko decembrī, ja nemaldos, vienīgā sieviešu pārstāve beidza profesionālo karjeru, bet viņi tāpat uzturās Amerikā un turpina tur strādāt, trenēt. Bet Eiropas ietvaros ir katru gadu gan individuālais čempionāts, gan arī komandu turnīri, kuros Latvija ir startējusi. Pirms 2, ja nemaldos, gadiem Gibraltārā notika. Jānis arī tur bija. Jā, es arī tur piedalījos, kā izlases 2. numurs. Nu, tātad, jā, kā komandas sacensība, tātad spēlē 4 valsts labākie pret citas valsts 4 labākajiem. Nu, tad tā sacensība Latvija dotajā brīdī spēlēja 3. divīzijā, tātad, lai uzvarētu un tiktu uz 2. vai 1. divīziju, jāvinē iepriekšējā. Tu viena komanda tiek uz augšu? 2 tiek uz augšu, jā, un 2 krīt lejā. Cik tālu ir līdz izredzēm tikt uz augšu? Nu tā, neregulāri piedaloties ir diezgan tālu. Mēs esam tās 3. divīzijas, varbūt vidusdaļa, lejas daļa, top 16, 9, 16. Bet mums principā visi ir amatieru spēlētāji. Jā, tā kā mums ir tikai amatieru spēlētāji dotajā brīdī, tad jā, tas to visu padara nedaudz sarežģītāk. Nu, gan jau pasaulē, es pieļauju, nav ļoti daudz profesionāļu, kas ir tikai pelna naudu, tikai spēlējot skvošu. Un vai ar skvošu vispār var pelnīt naudu? Noteikti top 50, top 100 spēlētāji braukā, spēlē aktīvi, viņiem tas ir tiešām kā pamatdarbs. Jā, un arī var nopelnīt tagad. Tagad jau var nopelnīt. Parādās naudas skvošā. Jā, bet, ja spēlētāji, kas aiz top 100 un tālāk, tie visticamāk kaut ko dara arī papildus tam visam. Ļoti daudz jauniešu, tātad arī, kas iet tajā sportā iekšā. Mums tagad būs starptautiskas sacensības Rīgā. Tieši tā. Kur, kas piedalās, varbūt kāds gribēs atnākt paskatīties un pēc tam arī pamēģināt. Jā, visi laipni aicināti, tad aprīļa 2. puse. Mums būs 2 turnīri, 2 nedēļas nogales. Tātad vispirms būs Latvian Masters Open, tātad paredzēts meistariem vecumā no 35 un uz augšu. Un tad nākamajā nedēļas nogalē tad būs Latvian Junior Open. Tad attiecīgi būs tāpatās, bet tikai uz pretējo pusi līdz 19 gadiem. Uz kurien jāiet? Jā, abi šie pasākumi notiks Pepsi centrā, bowling un skošu centrs. Ieeja ir bez maksas. Jā, visi ir laipni aicināti. Tātad spēles sāksies no 10 rītā un līdz pat 6 vakarā. Svētdien, kas ir noslēguma diena, tad attiecīgi drusciņi ātrāk, bet sāksim 10 no rīta. Es gribu pamēģināt inventāru, var brīvi nopirkt Rīgā. Ir pat tā, kad, lai pamēģinātu, pat nav jāpērk. Pat nav jāpērk, vienkārši iedos pamēģināt. Mēs noteikti iedosim jums raketi, bumbiņš, tāpatās, attiecīgi, tas, kas jums ir vajadzīgs, ērts apaus, nesmērējoši kurpes, un jūs esat gatavi spēlēt. Tev ir iespējas. Uz masteriem tagad jau, jā. Tu jau vari. Anatoliem arī noteikti. Mēs jau tai master 2. grupā. Pat visā. Cik kategorijās tur vecumā sadalās? Pēdējā ir laikam 80 plus. Tur vēl jāciešās, jā. Līdz tā man tālu vēl, bet, Tātad 35 un pa 5 uz augšu. Tās grupas dalās pa 5 uz augšu. Jā. Skaidrs. Labi. Kā man teica kāds pieredzējušāks skvošu spēlētājs, toreiz viņš saka, skvošā viss atkarīgs no tā, cik tev ir bijuši partneri. To var daudzās dzīves jomās varbūt vērtēt to profesionalitāti pēc tā, bet skvošā sevišķi tā ir, jā? Jo vairāk ar dažādākiem cilvēkiem tu uzspēlē, jo tas tev padara par labāku spēlētāju. Kaut kā dažādība jau, jā, protams, tas dod iespēju augt un attīstīties, Latvijas līmenī, tad vienkārši vienā brīdī viņi beidzās. Ir rokas pirkstiem saskaitām, cik var vienādā līmenī sparingot un mācīties viens no otra. Līdz kaut kādam konkrētam līmenim, bet tā līmeņi daudz un dažādi, un ir kur tiekties, ir kur augt vienmēr. Paldies, vīri, tad
Cerams, ka ieinteresējām kādu paskatīties un pamēģināt. Jā, galvenais. pamēģināt, vai aiziet uz to turnīru, paskatīties, kā spēlē tie, kas prot. Un tad... Nu, vislabāk jau, man liekas, aiziet vienreiz vai divreiz pašam, lai tu jau ar citām acīm skaties pēc tam uz to spēli. Nevis tā, ka tu nekad neesi to raketu turējis rokās, vai ne? Tu jau saproti, kā tā bumbiņa tad lido, kad tu viņu sit, un kā viņi lido, un kāpēc tad, kad viņi viņu sit, jā. Varbūt es tā pavisam īsti tāda reklāmiņa. Tad praksē ir pierādīts 1,5 stundu, un jūs sākat spēlēt. Savā starpā uz punktiem, jau zinat noteikumus, protat trāpīs. Jā. Nu jā, nu labi, varbūt to mēģināsim. Paldies, ka atradāt laiku.